Parādi, kā man? Parādi, nemācīts? Nē, no vienas puses. Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kultūras ministres kundze, dāmas un kungi, patiesas prieks jūs sveikt bērnu tautas deju ansambļa Dzinteriņš 60 gadu jubilejas svinību koncertā. Labvakar! Labvakar, labvakar, dāmas un kungi, labvakar, mīļie draugi! Šovakar mēs svinām svētkus dejai un tautas deju ansamblim Dzinteriņš. Pirms 60 gadiem, tālajā 1953. gadā, pašu zemei un pasaulē par prieku pieteicās Zeltmetu ģimenes Acuraugs un Lolojums bērnu deju ansamblis Dzinteriņš. 60 gadu pastāvēšanas laikā ansamblim ir bijušas tikai 2 vadītājas. Tā dibinātāja, horeogrāfe Zinīte Zeltmate un kopš 1991. gada mākslinieciskā vadītāja ir viņas meita Olga Freiberga. Arī abas asistentes, Sanita Misika un Gunta Rudene, ir izgājušas Dzinteriņa skolu. Visus šos garos gadus Olgai blakus ir bijis arī viņas brālis, Vladimirs Dondokovs, skaņu operators. Tāpat sveicam koncertmeisteri Alvīni Eriņu. Un šī ir svētki ne tikai pašreizējiem Dzinteriņa audzēkņiem, bet arī tiem, kuri dejot ved savus bērnus un jau mazbērnus. Un koncertā šovakar uz skatuves satiksies 2 gadnieki ar pašiem pirmajiem kolektīvu dejotājiem. Un šovakar uz skatuves esam satikušies arī mēs, Zane Burnicka. Dzinteriņa dejotāja, kas pieredzējusi jau 3 apaļās jubilejas. Un Ģirds Liuzniks. Dzinteriņa dejotājs, kurš dejo jau kopš 2,5 gadu vecuma. Dāmas un kungi, valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikums. Latvijas valsts prezidents. Apsveikums bērnu tautas deju ansambļa Dzinteriņš 60 gadu jubilejā. Godājamie Dzinteriņa visu paudžu dejotāji, vadītāji, deju skolotāji, vecāki un viesi. Sirsnīgi sveicu jūs izcila un neatkārtojama, leģendāra un visos laikos mīlēta bērnu tautas deju ansambļa Dzinteriņš 60 gadu jubilejā. Pirms 60 gadiem, pateicoties izcilās deju pedagoģes Zinītes Zeltmates iniciatīvai, Dzinteriņa vārds pirmo reizi izskanēja no skatuves, tā radot iespēju dejas prieku, mūziku un ritmu iepazīt arī mazajiem dejotājiem. Dzinteriņš ir nesis Latvijas vārdu pasaulē arī laikā, kad dzīvojām aiz dzelzs priekškara. Dejot prieks un lepnums par latviešu tautas deju un ir stāvējis pāri visām varām, jo Dzinteriņa dejotājs sniegums ir vienmēr spējis saviļņot. Nozīmīgu un nesautīgu darbu, radoši veidojot Dzinteriņu ar vienu no populārākajiem bērnu tautas deju ansambļiem Latvijā, ieguldījusi arī pašreizējā kolektīva mākslinieciskā vadītāja Olga Freiberga. Paldies jums par pašaizliedzību un patiesu sava darba mīlestību.
Pateicos arī visiem esošajiem un bijušajiem deju kolektīvu dalībniekiem par jūsu talantu un neaizmirstamajiem dejas baudījuma mirkļiem, ko esat snieguši gan skatītājiem Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, lai arī turpmāk jums daudz radošu ideju un veiksme to īstenošanā. Esmu pārliecināts, ka šī vakara koncerts sniegs iespēju skatītājiem kaut uz mirkli aizmirst ikdienas rūpes, ļaujoties dejas burvībai un piedzīvot daudz emocionālu un aizraujošu brīžu. Lai šis vakars jums paliek jūsu atmiņā kā viens no skaistākajiem šī pavasara mirkļiem. Latvijas valsts prezidents, patiesā cieņā, Andris Bērziņš. Bet koncertu sāksim ar deju, kuru ar lepnumu dejojušas visas Dzinteriņa paaudzes. Vai tu zini, kur tā ir? Protams, ka es zinu, kas tā ir par deju. Tā ir viena no cēlākajām dejām, kuru es jebkad esmu dejojis.
Latvija tiek dēvēta par dzintaru zemi, jo tas ir mūsu dārgakmens. Dzintaru sauc gan par saules, gan par sirds, gan par dvēseles akmeni. Un pasaulē nesot divu vienādu dzintara gabaliņu, katram ir sava krāsa un sava forma, kas turpina mainīties. Acīm redzot, tāpēc šis akmens spēks, dzintara spēks, bija tas, kas rosināja izvēlēties bērnu ansamblim dot nosaukumu Dzintariņš. Pie kam dzintaram piemīt maģiska īpašība – vienmēr atgriezties mājās. Un jubilejas koncertā kopā ir atgriezušies 300 dejotāji, vecumā no 2 līdz pat 65 gadiem. Un šovakar kuplā skaitā uz skatuves dejos arī Dzintariņa absolventi. Dzintariņš ir kā stipra esence. Tas sevi apvieno visdažādākās dejas, labu mūziku, krāšņus kostīmus, talantīgus horeogrāfus un neviltotu mīlestību. Izbaudīsim šo te mīlestību.
braucat dzirnavās, Jūdzer un Cikamanās. Vēles braucat dzirnavās, Jūdzer un Cikamanās. Svētkulīši džing, 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 pakāvīni klik, 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 dzirnavīņas vurrā, 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 vurrā. Vairāk kā 20 gadus Olga Freiberga ir dzinteriņa mākslinieciskā vadītāja. Taču pati Olga dejo no 2 gadu un 2 mēnešu vecuma. Viņas pirmais koncerts bija Jaunatnes teātrī. Un viņa ir pārliecināta, ja bērns 2 gadu vecumā nokļūst uz skatuves, tad no tās un no skatītājiem zālē viņam vairs nekad nebūs jābaidās. Olgas Freibergas audzēkņi dejo atbilstoši sava ansambļa nosaukumam, kā daudzas dzintara lāsītes, kas mirdz visās varavīksnes krāsās. Dzinteriņam piemīt savs īpašais dejas stils un radošais rokraksts, jo viņiem ir zināma noslēpumainā dzintara valoda. Mēs bijāmi 3 māsīņas, visas mīļi dzīvojāmi. Trāridirālā, visas mīļi dzīvojām. Mēs bijāmi 3 māsīņas, visas mīļi dzīvojāmi, visas mīļi dzīvojām. Mēs bijāmi 3 māsīņas, visas mīļi dzīvojāmi, visas mīļi dzīvojām. Sēdzām vienu villainīti likām vienu vainagdziņu. Sēdzām vienu villainīti likām vienu vainagdziņu. Sēdzām vienu villainīti likām vienu vainagdziņu. Sēdzām vienu villainīti. Sēdzām vienu villainīti likām vienu vainagdziņu. Likām vienu vainagdziņu. Dabujām rieksta kolu to, uz pusēm dalījāmi. Dabujām rieksta kolu to, uz pusēm dalījām. Dabujām rieksta kolu to, uz pusēm dalījāmi. Traridrā, to uz pusēm dalījām. Traridrā, 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 traridrā.
šķirsimies, ir plūdī žēlas sasāriņas, vai manu dieniņ, plūdī žēlas sasāriņas. Mēs bijām trīs māsiņas, visas mīļi dzīvojām, visas mīļi dzīvojām. Kad mēs visas šķirsimies, ir plūdī žēlas sasāriņas, plūdī žēlas sasāriņas, plūdī žēlas sasāriņas, plūdī žēlas sasāriņas. Un vēdēs paņus dāla, uzrādālies un las.
atpakaļ mežā kārs ar tavu lielu dancošanu. Aizvien biežāk man pie loga klauvē kāds. Kas tu esi, ja pie manis naktīs nāc? Jā, esi bērnībā. Mana bērnība, 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 bērnība. Jā, esi bērnībā. Mana bērnība, 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 bērnība. Ved mani tādu ziemām tām un vasarām. Ak, ja to liesmu, ko neviņus nopūtu, es spētu aizdegt. Uzklāju čukstu kā palagu sadzos ar nopūtu. Tā kā sapīts laiks uz priekšu, naktīs rīt. Aizvien skaudrāk kāds pie mana logas īt. Jā, esi bērnībā. Mana bērnība, 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 bērnība.
Biesi rudzu pele, tik tā ir rūdi, rallala. Tik tā ir rūdi, rallala. Es gribēju Rīgā braukt, tik tā ir rūdi, rallala. Tik tā ir rūdi, rallala. Vai tu runci nesatiki, tik tā ir rūdi, rallala. Tik tā ir rūdi, rallala. Es no runča nebaidos, tik tā ir rūdi, rallala. Tik tā ir rūdi, rallala. Riņas, tik tā ir rūdi, rallala. Ai, tik tā ir rūdi, rallala. Brauc uz Rīgu pelītēsi, tik tā ir rūdi, rallala. Ai, tik tā ir rūdi, rallala. Protams, ka dzinteriņa pamats ir bērni. Un 60 gados šo dejotāju skaits ir mērāms tūkstošos. Un ir pat ģimenes, kuras 4. paudzē ansambli sauc par savām 2. mājām. Un es domāju, ka Zane man neļaus samelot, ka ir tādi brīži, kad ģimenes dzinteriņu sauc par savām 1. mājām. Kā piemēram šovakar, kad mamma uz skatuves satiekās ar savu mazo meitiņu, ar savu dēliņu, vīrs kulisēs lauza pirkstus, kaut tik nu viss izdotos. Kā tas šovakar ir manas māsas ģimenei. Bet vai tu zini, ko bērni paši saka par dzinteriņu? Dzinteriņš – vieta ar plaši atvērtām durvīm uz nākotni. Vieta, kur iemācamies pareizi dzīvot. Dzinteriņā es izaugu, augu un izaugšu. Tā ir kā mana 2. skola, kur apgūst brīnums skaistu lietu vārdā deja. Dzinteriņš ir kā saulēktā atrasts dzintara gabaliņš jūras krastā. Skaisti, vai ne? Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā tik un tā.
Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Centies tā, mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Ir kāds īpašs cilvēks, kuram paši dejotāji šovakar grib pateikt paldies. Vai tu zini, kurš tas ir? Zinu, jā, viņš ir zālē, bet es neteikšu. Viņš ir uzdāvinājis ansamblim ļoti daudz savas sakomponētās mūzikas. Nu, protams, kurš gan cits tas varētu būt kā mūsu iemīļotais maestro Raimonds Pauls. Aplausi! Paldies jums, maestro, un baudot šo koncertu, es jums novēlu smelties iedvesmu vēl vismaz kādām 20 jaunradēm priekš dzinteriem. Es redzu, tev gribas par princesi kļūt. Es redzu, ko sirds tava domā un jūt. Es redzu, ka rūzes aiz loga jau plaukst. Es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Es redzu, tev gribas būt šitā un tā. Es redzu, ka negribu redzēt nekā. Es redzu, ka tulpes aiz loga jau plaukst. Es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Ne silts, ne augsts, ne garš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitulīgs drīz. Ne silts, ne augsts, ne garš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitulīgs drīz. Ne silts, ne augsts, ne garš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitulīgs drīz.
gribas no manis kaut ko. Es redzu, bet šodien man negribas to. Es redzu, ka neņķes aiz loga jau plaukst. Es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Es redzu, tu domā, tev nebūs nekā.